Ko tu spēlē, uku? Ko tu spēlē, lelē? Visas dziesmas skaisti spēlē, uku, lelē. Sveiks! Ulala! Kas tas par mantām? Dieziņ! Sveiks! Sveiks, Dieziņ! Vai tu zini, kas tas par mantām? Nē, bet vajadzētu sakārtot. Es zinu! Mēs šīs mantas varētu sakārtot pēc formas. Laba doma! Ņemsim... Dievs, kas tas ir? Šis ir spilvens kvadrātiņš. 1, 2, 3, 4. Nosaukts tādā vārdā viņš. 1, 2, 3, 4. Jo tam 4 stūri. 1, 2, 3 un 4. Liksim spilventiņu šeit, pie 4 stūru formām. Kam vēl ir 4 stūri? 4 stūri ir šim šaha galdiņam. 1, 2, 3 un 4. To arī liksim šeit. Arī šai kladītei ir 4 stūri. 1, 2, 3, 4. To arī liksim šeit. Ai, kas tad tas? Dievs, kas tas ir? Dzin, 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 3 stūrīts, 1, 2, 3. Dzin, 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 3 stūrīts, mūsu mājās skan. Cik ilgi skan? Oi, cik skaisti. Labi, liksim to tagad šeit, pie 3 stūrainām formām. Te, kas vēl ir ar 3 stūriem? Arī šis jumtiņš ir 3 stūrainas formas. 1, 2, 3. Tā. Te ir vēl viens jumtiņš. Arī tas ir 3 stūrainas formas. 1, 2, 3. Arī to liksim šeit. Paskat, kas te mums ir. Arī tos liksim šeit. Lēlē, kur tu esi? Sveiks, Uku! Sveika, Lele! Sveiks, Dieziņ! Sveika! Ui, jūs atradāt mantu kaudzi, ko es nebiju paspējis sakārtot. Jā, mēs jau sākām kārtot. Un par to es jums izcepu cepumus. Paldies! Kāpēc tiem nav stūru? Nu, tiem nav stūru, jo tie ir apaļi. Jā, cepumi ir apaļi. Tāpat kā tamburīns ir apaļš. Arī karamele ir apaļa. Un arī ābols ir apaļš. Ulala! Klau, es zinu vienu dziesmiņu par formām. Nodziedam? Nodziedam! Labi! Nodziedam! Šaha galdiņš, glaznas rāmis, bilškaste un kalendāris. Vai tu aši saskaitīji, ka šī visām lietām kopīgs? 4 stūri, 4 malas, tās ir 4 stūra formas. Mājas jumts un picas šķēle, saldējumā vafelīte. Vai tu aši saskaitīji, ka šīm visām lietām kopīgs? 3 stūri, 3 malas, tās ir 3 stūrainas formas. Ābols, poga, zemes lode, peldam riņķis, karamele. Vai tu aši saskaitīji, ka šīm visām lietām kopīgs? Tā nav stūru, tikai malas. Tas
ir apaļas pēc formas. Atā! 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 Atā!